Šī ir man ļoti mīļa daļa, mums, no kuras tad no kā tad vispār ir radies taro. Un es par to nevaru runāt īsti nepieminot vispār to, kā ir radies visums. Ja, ja sākumā mēs varam iztēloties, ka mēs esam bijuši vienkārši kaut kāda apziņa, kas ir viss un nav nekas, kas ir, kas vienkārši nav ne augša, nav ne apakša, nav ne labi, ne kreisi, nav ne gaisma, ne tumsa, un tajā pašā laikā tas viss ir iekšā. Un lai visums savā ziņā sāktu izzināt sevi, viņš izveidoja sev apkārt šo te pirmo tādu kā sfēru, lai radītu to telpu, kurā izzināt sevi. Tad, iz, izzinot tās telpas parametrus, viņš saskārās ar šo sevis izveidoto malu, ja tā varētu nosaukt. Un tajā izveidoja vēl vienu šo te sfēru, vēlreiz, teiksim, paplašinājās. Šis brīdis ir tas, kad, piemēram, saka, nu, un tad tapa gaisma, un tas sākas būtībā, tas ir tas radīšanas process, kā vispār viss tajā pašā skaitā arī mēs paši esam radušies. Un tā būtībā tas viss process turpinājās dienu pa dienai, soli pa solim, kamēr mēs nonākam pie šīs te savas dzīvības sēklas, ja, ko mēs esam ļoti daudz redzējuši arī šajā sakrālajā ģeometrijā, visādos garīgajos simbolos un tā. Un šī te dzīvības sēkla, viņa ir tieši, tā es uzlikšu vēl to punktiņu sev, lai es varu jums pabakstīt. Tā. Un dzīvības sēkla viņa būtībā ir radusies no 6 soļiem, tikko kā tā apziņa ir sākusi iet pa šo te savu izveidoto rāmi, ja to tā varētu nosaukt. Un pēc 6 soļiem 7 veido to pilnīgo bildi, līdzīgi arī tā kā mums ir rakstīts Bībelē, 6 dienas Dievs radīja pasauli, un 7. dienā tad tā pasaule radās. Īstenībā ļoti daudzos rakstos tas ir arī tā ietverts. Un tad mēs nonākam pie šīs skaistās dzīvības sēklas. Tad, kad dzīvības sēkla, viņa paplašinās vēl vienu šādu te apli, tad mums rodas dzīvības ola. Ja mēs viņu uztaisam tādu trīsdimensionālāku, tad mums jau veidojas jau būtībā viens no alķīmiskajiem elementiem. Tā visums turpina sevi paplašināt, izveido vēl vienu šo te ceļu apkārt, un veidojas dzīvības zieds. Dzīvības ziedu mēs visvairāk redzam tieši šajā te rakstā, kā šeit, kad ir apkārt apvilktas šīs te līnijas, tā kā noslēdzot to dzīvības zieda apli, būtībā, kur ir 19 apli iekšā. Bet, ja mēs to apli noņemam nost, jo tas aplis šeit, viņš ir ilgu laiku kalpojis arī kā, tā kā visur ir tā informācija. Bet, ja mēs to apli noņemam nost, mēs piekļūstam vēl plašākam informācijas klāstam, kur mēs piekļūstam dzīvības auglim. Un arī šis simbols, visticamāk, ļoti daudz kur redzēts, tieši pats dzīvības auglis, kamēr viņš ir šīs te apaļajās līnijās, viņš ir tā kā tā sievišķā enerģija. Tikko tam sāk pielikt klāt tās taisnās līnijas, kas viņus savieno, mēs pieliekam klāt arī vīrišķo enerģiju, un būtībā tas ir Metatrona kups, kas arī ietver ļoti daudz informāciju, arī tā pati Merkaba, kas ir mūsu gaismas gara ķermenis, kas ir arī veids, kā mēs varam gan pasargāt sevi, daudz griež šīs te Merkabas, bet būtībā viņā ir visi šie te alķīmiskie elementi, kur ir pēc tam, kā veidojas arī visas Meģeļejeva tabulas, viss no kā viss tā kā sastāv, ja, kur ir mums gan uguns, gaiss, zeme, ūdens, ēters un arī, void, tā kā tas tulkotos kā tukšums iespējams, pieņemsim. Tā, un, protams, ka arī mēs kā cilvēki no tā visa sastāvam, tas ir arī daļa no mums pašiem. Un līdzīgs ir bijis arī tas veids, kā mēs vispār esam no mammas vēdera, no olšūnas, te es pat pievilkšu tuvāk nedaudz, no olšūnas arī mēs katrs esam gājuši šo te ceļu cauri, līdz mēs esam kļuvuši, teiksim tā, līdz mums ir bijis tas pirmais sirds sitiens, ja sirds puks, kad būtībā mums ir sācis veidoties jau šis te tora
Tora lauks griezties, ko jūs redzat šeit, ja? Kā vispār cilvēka enerģijas struktūra, kā viņa plūst, ja? Mums nāk enerģija no augšas, no apakšas, un attiecīgi pēc tā, kā mēs jūtamies, cik plašs īstenībā ir tas mūsu enerģijas lauks. Un, nu tad te mēs varam sākt pieskarties jau kāda tad vispār sakarība, tur kaut kādai tagad informācijai, ko mēs skatīsimies caur kārtīm ar visu to, ko es tikko izstāstīju. Nu tā. Tālāk ebreji, jeb jūdi judaismā, viņi ir paņēmuši šo te tora lauku, kā jūs redzat šajā te attēlā, un viņi no tā, tas ir bijis vispār sākotne, tā kā izcelsme viņu valodai, jo viņi ir ņēmuši, viņu sadalījuši pa daļām, tā it kā tas būtu ābols, kura forma veido sēklu, un sēkla veido formu, kur es dzimstu no sevis, un sevi es tā kā piedzimstu. Būtībā šis te, viņam pat ir tāds izveidots te mazāk var redzēt to rīku, jo viņš baigi tā atspīdēja. Um, tas viss ietver tā kā katrs viņu 22 viņu burti ietver visi tora lauka kaut kādu daļu, šo te enerģētiku, ko viņi īstenībā var atveidot arī ar rokām. Un tas ir ļoti interesanti, ja jūs skatīsieties arī dažādas filmas, kurās, man liekas, arī Dūna bija kaut kur, kur, nu, ir tā kā tas karalis un aizmugurē ir kaut kāds tur maģiskais cilvēks, kas māk nolasīt telpu un informāciju, un tur tie cilvēki, kas, nu, teiksim, mācījās tajā magu skolā kopā, viņiem bija sava roku valoda. Nu tā, kur viņi varēja, tā kā, neviens nezina, bet es parādu kaut kādas īpašas roku zīmes, un es, piemēram, varētu parādīt roku zīmi meli, un runāt vienu, bet tikai tas, kas zina, ka roka man ir novietota melu pozā, viņš zina, ka, nu, ka es meloju. Un tas ir tā kā apmēram tikai savējie sapratīs, kura daļa no tā, ko es teicu, bija taisnība un kura nē. Un jūdaismā tiešām viņi ir ļoti, ļoti izzinājuši šīs te struktūras, viņiem ir savi līgumi ar ļoti daudz ko par to informāciju arī, ko viņi ir saņēmuši. Bet, nu, būtībā redzam, ka tas ir bijis tiešām daļa no šī te tora lauka, ko viņi ir paņēmuši kā informāciju. Tāpēc arī bieži, kad mēs skatāmies pašā dzīvības ziedā, dzīvības sēklā, bieži ir tāds, nu, kāpēc tad netiek izmantot viss tas lauks, lai atveidotu to kabalu? Jo tālāk to visu viņi ir pārnesuši uz savu struktūru, kā viņi ir izzinājuši apziņas ceļu. Apziņas ceļu no dievišķā uz zemi, un pēc tam no manis kā cilvēka apziņas ceļu atpakaļ pie dievišķā. Un tad, nu, te ir viss, nu, kāpēc ir tikai daļa? Tāpēc, ka patiesībā katrs šis te ceļš, tas ir viens no viņu burtiem. Viena šī te līnija, kas tālāk es parādīšu vēl kabalu, kā viņi izskatās, viena līnija katra ir viens burts jūdaismā. Nu tā. Jā, kur arī katra dzīvības sēkla ietver visu apziņas kodu, kas arī ir tāds, nu, kad vīrietis ar sievieti rada bērnu, ka katrā tajā mūsu sēklā ir viss tas mūsu kods, un tad tie kodi satiekās, savijās un veido telpu nākamajai dvēselē, kur ienākt iekšā. Un te tas arī ir tāds diezgan viendimensionāls process, ko mēs redzam, tāpēc, kad, ja skatās uz to pašu struktūru, viņa nav tā kā, nu, tāda divdimensionāla, viņa ir vairāk trīsdimensionāla tajā savā būtībā. Šeit te var vienu to struktūras daļu arī labāk pamanīt, lai gan, nu jā. Un kas man vēl vairāk uzrunā, ir tieši šis te auras dzīvības koks, kur var redzēt tās apaļās līnijas, kur var redzēt centru, un to, kā tās līnijas iet vēl uz dažādām daļām un veido jau tādu sakrālāku, teiksim, tā formu. Un šeit mēs varam redzēt blakus pa, nu, šo te krāsaino, ja, schēmu, tad tā ir tā kabala. Kabala un kabalā katras no šiem te elementiem, viņš simbolizē kādu planētu, planetāro enerģiju, kas ir mums astroloģijā. Arī šīs te līnijas, kas iet starp viņām, var simbolizēt gan elementu, gan planētu, gan astroloģisko zīmi, bet pamatā katra no viņām simbolizē vienu burtu no jūdaisma. Jūdaisma alfabētā 22 burti, 22 ceļi kabalā un 22 vecākie arkāni.
Un kā tad tapa taro? Ļoti ilgi šī te informācija ir bijusi pieejama tikai un vienīgi slepenajām asociācijām, visādām savām tiešām rojālām ģimenēm un visiem šiem te pasaules vadītājiem, kas ir ļoti daudz bijuši materiālismā. Un, ja mēs skatāmies vēl pirms judaisma, no kā viņi dabūna to informāciju, ir ziņas, ka viņa ir nodota no Tota, kas ir Ēģiptes viens no dieviem, un Tots to ir atnesis no Atlantīdas. Mēs zinām, Atlantīda ļoti daudz arī bija par inovācijām, par materiālismu, par tādām lietām, tāpēc arī ebrejiem, jūdiem viņš tas ir pilnīgi aizgājis, ka viņi tiešām to informāciju tā arī ir izmantojuši, lai gan viss šis te kopums, viņš vienkārši kā spogulis, kā informācija, ko mēs vienkārši iemācāmies pielietot, kur, nu, es skatos spoguli un es redzu, gribu lūpas uzkrāsot vai negribu, un tad pēc tam tā ir mana izvēle, vai es to daru, vai es to nedaru. Tāds varbūt nedaudz muļķīgs piemērs, bet jā, bija pēc tam tā, kad jau ap 1430. gadu Itāļu renesanses laikā ir arī cilvēki, kas sāka jau spēlēties ar šādām te enerģijām, ar šādām te kārtīm, bet būtībā sazemēja tieši tās kārtas, no kurām mēs mācīsimies, Raiders Vaits, ja, Smits, viņi tikai 1909. gadā izveidoja tās tāro kārtas, kas mums ir šodien rokās, ja. Pats es parādīšu viņu bildītes, lai jums nav jāstāsta tik daudz uz tekstu, bet būtībā Raideri tā bija vieta kā izdevniecība. Protams, ka izdevniecība tajā laikā bija jāliek pirmajā vietā, vai ne, kad mēs liekam to nu, izdošanas nosaukumu. Ja? Un Artūrs ir bijis tajā, teiksim, tāpatās kā mums ir masoni, mums ir Skull and Bones, mums ir 33 degrees un visas šīs te slepenās organizācijas, tāpatās ir bijis arī šī te zelta dūja, kur Artūrs ir bijis viņas pārstāvis. Un, attiecīgi, viņam bija arī pieeja šai te kabalistiskajai informācijai, ko viņš, attiecīgi, kaut kādu iemeslu vadīts, ir izvēlējies te kā nodot tālāk cilvēkiem. Un, un piesaistīja arī šo te Pamelu Kolmanu kā mākslinieci. Nu, var redzēt, ka viņa nav bijusi tikai māksliniece, vai ne? Nu, ka viņai ir bijušas bišķiņu vairāk tādas interesantās zināšanas, bet tā kā viņi sadarbojās savā starpā, Artūrs iedeva to, ka davai šī tāda simbola ir jāieliek, tas tev ir jāiekļauj, tāda ir tā doma, ja, tāda ir tā būtība, un Pamela vienkārši to atveidoja tajos attēlos, kādus jūs redzat savās kārtīs šodien. Un ar to, cik pašā viņā ir bijis šis te maģiskums, un visticamāk, ka viņa arī ir bijusi kaut kādā ziņā saistīta ar kādu organizāciju kopumu, un tam līdzīgi viņa arī ir mācējusi pat, pieliekam vēl šito, kā būtu, ja šito mēs vēl iekļautu. Nu, kā jau tas ir dabiski, tad, kad mēs reāli daram savu lietu, vai ne, kad mēs esam riktīgi iekšā. Un tā, mīļās dāmas, ja, mēs esam nonākušas pie taro, kur tāro katrs no tāro vecākajiem 22 arkāniem ir viens no ceļiem šajā te arī dzīvības kokā. Ja. Kabala tas ir būtībā arī dzīvības koka sistēma. Dzīvības koki ir ļoti dažādos veidos bijuši pamanām arī ļoti daudzās kultūrās. Eģiptē tas ir vairāk kā anks, citur ir vēl savādāk, tāpēc, ka tieši tā sakrālā struktūra, dzīvības zieds un vispārējais, ko mēs redzējām, viņš nav piesaistāms nevienai reliģijai. Tā ir struktūra, tas ir kods, kas vienkārši ir. Un pēc tam ir cilvēki, kas pa savam ir gājuši un mēģinājuši viņu atkodēt, lai pielietotu to informāciju. Un jā, tā tad mums ir šie te 22 ceļi, ar kuriem mēs arī sāksim. Tās ir 22 vecākie arkāni, un tad mums ir vēl 4 stihijas, ja, kur katrā ir būtībā tā 4 stihijas, kur katrā ir 10 kārtis, un attiecīgi katra no tām, vienas stihijas 10-kāršu cikls ir redzams arī kā šie te sefiroti. Ja tā būs uguns stihija, kurā mums ir 10 kārtis no 1 līdz 10, tad tas arī būs vieninieks, divnieks, trīnieks, četrnieks, piecinieks, 6, 7, 8, 9, 10, kas būs atkal saistīti ar konkrēto pozīciju šajā te kabalistiskajā, šajā te arī dzīvības kokā. Un, ja šajā brīdī vēl liekas, pag, bet es tur vēl neko nesaprotu, viss kārtībā, jo ar to informāciju mēs strādāsim uz priekšu, jo svarīgi ir saprast, kā tas vispār veidojas un no kurienes tas nāk.
Un, tā kā informācija tur ir daudz, daudz astroloģiskie, planetārie, um, burtiskie un vēl visādi. Ja? Un, jā, kopā tāro mums ir 78 kārtas, tātad 22 vecāki arkāni, 4 stihijas, kur katrā ir pa 14 kārtīm, 10 tādas, kas ir saistīts ar katru no sefirotiem, tie apaļie ir sefiroti, tādas, nu, jā, tā viņus sauc. Un tad katrā šajā te stihijā vēl ir pa 4 galma kārtīm, un to visu mēs apgūsim un iemācīsimies, kā tas vēl saistās. Un būtībā, ja jūs esat ievērojuši vēl, ka taro kārtas mēdz lasīt divos virzienos, tā kā tajā parastajā standartā, kā tu izvelc kārtu un pamani, un tad ir, kas lasa arī apgriezt. Jā, es ilgu laiku lasīju tikai daudzas kārtas tikai vienā virzienā, bet būtībā dzīvības koks, tā ir tā, šī te daļa ir dzīvības koks, jā. Viena daļa, ko mēs iepriekš arī redzējām, bet ja mēs skatāmies uz universālo koku, tad mums viņam katram kokam ir nevis tikai lapotne, bet ir arī saknes. Ja? Un tad tā otra daļa ir tas nāves koks, kas ir saknes, kas kopā arī veido tādu kā universālo koku, kur katrai kārtī ir sava dievišķā puse un ir sava tumšā puse. Ja? Ir sava gaisma un ir sava tumsa. Un tad attiecīgi nekas nav ne labs, ne slikts, viņš vienkārši nolasās tas, kā tas ir, un vienmēr ir jautājums sev, ko es ar to daru. Ja? Tāpēc arī, nu, jā, par to mēs tālāk arī lūkosim. Tāds ir ievads tajā, kā ir radies taro.